Valdību veidojošās partijas pieņēmušas kopīgu aicinājumu visiem Latvijas pilsoņiem piedalīties referendumā un balsot pret valsts valodas statusu krievu valodai. Latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, izsaka Latvijas valsts būtību. Tāpēc šeit ir jābūt ļoti skaidrai pozīcijai. Šeit nepietiek ar to, ka neatbalstīt vai ignorēt. Šeit ļoti skaidri ir jāpasaka, par ko mēs esam. Nobalsojam vismaz 1 miljons par to, lai visa pasaule patiešām redz, ka mēs par savu valodu stāvam un kritam. Elites taktika, ja viņi vēlās izmainīt kādu jautājumu sev vēlamā virzienā, viņi izveido problēmu, viņi sagaida reakciju un viņi piedāvā risinājumu viņu vēlamajā gultnē. Paskatoties uz šito te krievalodīgo pilsonības jautājumu, ir loģisks izskaidrojums. Sākumā pilsonības referendums. Daļa naudas referendumam par krievu valodas statusu varētu būt nākusi no ārzemēm. Tad ir reakcija. Mēdīju, teiksim, vēl sāsināt sakarā ar izdevumiem, ko sēdz nodokļu maksātājs. Un tad ir izcinājums. 5 gadu garumā igauņi balso elektroniski. Kad pienāks latviešiem tā diena, kad viņi atmodīsies, ka mēs dzīvojam elektroniskā laikmatā, es gribētu prasīt. Saeimas ārkārtas sēdē šodien pieņemtās likuma izmaiņas paredz, ka turpmāk referendumu ierosināšanai par grozījumiem likumos vai satversmē līdz 2015. gadam pirmajā parakstu vākšanas kārtā būs nepieciešami 50 000, bet pēc šī termiņa 150 000 parakstu. Valsts prezidents Andris Bērziņš nodeva minēto likumu pirms mēneša Saeimai pārstrādāšanai, jo viņa prāt tajā noteiktais regulējums negarantēja vēlētāju tiesību ievērošanu. Šodien atkārtot caurlūkojot likumu, deputāti nolēma, ka līdz 2015. gadam referendumu ierosināšanai jau pirmajā kārtā būs nepieciešams savākt 50 000 parakstu, līdzšinējot 10 000 vietā. Vairāk debatētāji norādīja, ka nesenais referendums par divvalodību Latvijā ir pierādījums, ka valsts tērē līdzekļus referendumiem, kuriem nav vēlētāja atbalsta. Un kad viņi jūta pretestību tajā, ka viņi jūta, ka tik viegli tas neies cauri. Saeimas deputāti grib ierobežot demokrātiju un liekt tautai iespaidot jebkādā veidā procesus valstī. Par cik viņi zina, kad cilvēki vēl ir uzvilkušies par to krievvalodīgo jautājumu, viņi izmanto to vēlreiz, lai panāktu savu. No atmiņas nav izgājis valodas referendums, kad parādījušies jau citi jautājumi, kas līdzīgi varētu satricināt sabiedrību. Partija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā un kustība par vienlīdzīgām tiesībām šodien paziņoja, ka savākus pirmajai parakstu vākšanas kārtai nepieciešamos 10 000 parakstu, lai grozītu pilsonības likumu un Latvijas pilsonību visiem, kuri to vēlas. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order.